Dekori, svečturi, krūzītes. Tās ir vien dažas no dāvanām, kas pēc Ziemassvētkiem nonākušas dāvanu maiņas skapjos. Tajos iespējams gan vienkārši nodot kādu nederīgāku dāvanu vai iemainīt pret ko sev tīkamāku. Lielākoties šajā mantu apmaiņas skapī tad ir redzamas lietas kā rotaļlietas, svečturī, dažādas bižutērijas lietas. Šajā gadā mēs vērojam, ka ir daudz tādas varbūt vērtīgākas lietas. Tiešām atnes arī to, kas varbūt ir vērtīgs, bet ne pašam, bet kādam citam tas var būt ļoti, ļoti liederīgi. Sociālo kampaņu jau otro gadu īsteno Eko Baltija vide un Latvijas zaļais punkts ar sadarbības partneriem. Dāvanu maiņu skapji izvietoti Rīgā, iepirkšanās centrā Akropole, Liepājā tirdzniecības centrā Rietumu centrs, bet Siguldā tirdzniecības centrā Šokolāde. Šīs sociālās kampaņas mērķis ir likt cilvēkiem aizdomāties par to, ko mēs pērkam, cik tas ir liederīgs un varbūt, kad piedomāt nopirkt kādu mazāku lietu kolēģim vai radiniekam un vienkārši aizdomāties par to jēgu, būtību un varbūt, kad ir vērtīgāk pavadīt laiku, aizejot uz teātri vai iedzerot tējas tasu. Pērn dāvanu skapjos kopumā nodotas un apmainītas aptuveni 1000 nederīgās dāvanas. Kampaņas laikā rīkot arī aptauju, kurā 80% apgalvojuši, ka Ziemassvētkos saņem dāvanas, un teju pusē atklāja, ka ir saņēmuši viņiem nepiemērotas vai neliederīgas dāvanas. Arī uzrunātie iedzīvotāji atklāja, ka vismaz vienu reizi šādu dāvanu ir saņēmuši. Esmu saņēmusi. Un ko jūs tādā gadījumā darāt ar šo dāvanu? Noliek plauktiņā. Bet tomēr stāv? Bet vispār mums ir draugiem tāda pasākuma, ka mēs vienreiz gadā taisām tādu ballīti, kur mēs liekam loterijā nevajadzīgās dāvanas. Un tā tad netiek laistas postā? Nē. Kāds izvēl varbūt laimīgs. Ir bijis, jā. Un ko šādos gadījumos darāt? Vai atdāvina tālāk kādam citam, vai arī stāv vienkārši nevajadzīgi. Ieva stāsta, parasti arī dāvanas, kas plauktā krājušas putekļus, nemet ārā, bet atdod kādam, kam tā varētu noderēt. Arī Mikus no Lubānas atklāja, viņš nevēlamas dāvanas saņēmis vairāk kārt. Es dažreiz atstāju plauktā vai atdodu kādam draugam vai kādam citam. Ar tādu ideju, ka man nevajag, varbūt tev vajadzēs. Un tā tad ārā nemetat? Nē. Siguldieši Maija un Jānis savukārt atklāja, ka ar bērniem un mazbērniem sarunājuši, ka svētkos viņus neapdāvina. Ja kādu biļeti uzdāvina, tad mēs esam priecīgi. Mēs tāpat cenšamies kādu dāvanu kārtiem, ko tā kā grūti pateikt, vai viņi iet atpakaļ. Atklāt runājot, es parši cenšos, kas ir noderīgi nopirkt. Dāvanas, kas līdz kampaņas beigām nebūs atradušas jaunu saimnieku, tiks nodotas labdarības organizācijai Otrā elpa. Plānots, ka nākamajos Ziemassvētkos šādi dāvanu maiņas skapji būs arī citviet. Hāna Gaile, Emots Mosukovskis, Vidzemes televīzijas speciāli RTV.